Sveicināti, mīļie! Esam ienākuši gada spēcīgākajā dienā, kas ir vasaras saulgrieži, diena, kad saule ir visspožākā, diena, kad mēs esam savā vislielākajā spēkā, un man gribās teikt, ka mēs esam savā tā kā ugunīgākajā spēkā, un tas iedod ļoti, ļoti lielu jaudu mums. Un tieši tāpēc es šodien esmu aicinājusi jūs uz tādu channelingu, kurā mēs savienosimies un uzzināsim tieši to, kādas ir šī gada saulgriežu enerģijas. Ir jau daudz lietas jūtamas, kas notiekās pirms tam. Mēs ļoti skaidri un labi redzam to, kas notiekās dabā, kad šīs te pāris dienas iepriekš, kad bija lielie negaisi, norisinājās arī enerģētiskie notikumi šeit uz Zemes. Tāpat kā ienāca saule jau vakar, jo vakar skaitījās 20. jūnijas, tā spēcīgākā diena, kad ir šis te tā kā pīķa moments, jā, tad mēs esam šobrīd 21. Jūnijā, pulkstens 12:34 šobrīd. Saskaņojamies ar šo laika zonu, un tieši no šīs laika zonas mēs nolasīsim šo enerģiju un nolasīsim enerģiju par visām šīm dienām, kurās notiek šī spēcīgie procesi. Tātad procesi pārsvarā notiek šīs 3 dienas pirms un 3 dienas pēc. Un tiem, kuri nav dzirdējuši papildus informāciju par saulgriežiem, ko es esmu čanelējusi iepriekšējā gadā, tad jūs varat atrast manā vai nu Facebook lentē, vai nu YouTube pagājušā gada Jāņu tā kā līgo un saulgriežu ierakstu, kur jau es vairāk un sīkāk uzdevu savādākus jautājumus par šo saulgriežu laiku, un tie var būt attiecīgi noderīgi arī šajā laikā. Jā, pašai gribās arī noklausīties par to un noklausīties vēlreiz, sajust vēlreiz to enerģiju, kas bija pagājušajā gadā, jo tas var dot iespēju paskatīties uz šo saules gadu, kas ir mainījies pa šo saules gadu. Jā, bet svarīgi ir būt tur, kur esam tagad, jo tieši tagad ir tā vieta, no kuras mēs varam darīt savādāk, un es esmu ļoti pateicīga šim laikam, ļoti pateicīga šīm pieredzēm, caur kurām es esmu gājusi šajā laikā. Tas darījušas mani spēcīgāku, piepildītāku, savādāku, un viennozīmīgi es esmu atbrīvojusies no ļoti daudzām lietām, kuras iepriekš pat neesmu redzējusi, ka manī tādas eksistē. Tāpēc pirmkārt pateicība sev pašai, pateicība sev par to, ka šiem procesiem esmu gājusi cauri, un es domāju, ka jūs arī varat pateikties tam iepriekšējiem saules, varētu teikt, gadam, kam esat izgājuši cauri, jo tieši, man gribās teikt, pagājušajā gadā sākās tāds ļoti liels periods, kur es iesāku tieši vasaras saulgriežos. Tas bija mans tāds, man liekas, ka diezgan lielais pirmais tāds channelings, kurus paveicu, un par šo gadu ir mainījies ļoti daudz, kas kļūstos ar vien spēcīgākai pašai sev, tāda, kāda es esmu. Un ir ļoti interesanti atskatīties, un iespējams, ka jums arī ir kaut kas tāds, kurš jūs varat sajust savu spēku, iespējams, daudz savādāk, nekā jūs redzējāt to pirms tam. Tāpēc jā, dosimies pie šodienas jautājumiem, pie tiem jautājumiem, kurus es šodien gribu uzdot kanālā. Un šeit ir slaidiņš par to, kur mēs šodien atrodamies. Jā, tad šodien mēs atrodamies saulgriežu manifestācijā, un šis nosaukums arī pie manis atnāca nav nejauši, jo saulgriežos ir tā lieta, kur mēs tiešām varam manifestēt. Jā. Un tātad šie jautājumi, ko es vēlos šodien uzdot kanālā, ko es šodien vēlos uzdot kanālā, un es ceru, ka mēs saņemsim atbildes tieši tādā plūsmā, kādā šeit ir uzdot jautājumi, vai varbūt mazliet savādākā, tā kā tā plūsma nāks.
Un tātad pirmais jautājums ir, kādas ir 24. gada saulgriežu enerģijas? Kā var šī gada saulgriežu enerģijas mums palīdzēt mūsu dzīvē? Kā varam iedarboties un aktivizēt sevī šīs enerģijas, lai tās mums palīdz? Kādas darbības šajā laikā ieteicams veikt cilvēkam un ko labāk nedarīt? Kā paņemt savu spēku un saglabāt cauri visam gadam? Un kas jāņem vērā sastopoties ar savu patieso spēku? Tad šis ir mūsu, varētu teikt, kad mērķis šodienas channelingam. Un skatīsimies, kā tas izdosies. Un vienkārši esam plūsmā, savienoti ar savu augstāko es. Un šis ir lauks, kurā var ienākt tikai 100% gaismas būtnes. Un lai vai, kad mēs šo skatāmies, šis ir vienmēr tagadnes formā savienots ar mums, ārpus laika, un vienmēr mēs varam savienoties ar to enerģiju, kas mums ir nepieciešama. Iespējams, šī enerģija būs aktuāla tev ne tikai šajos saulgriežos, bet iespējams, ka šī enerģija, ko mēs šodien saņemsim, būs aktuāla jebkurā brīdī. Un šī spēcīgā saules enerģija pie šī channelinga vai pie šīs sajūtas vai pie šī mēs varēsim atgriezties jebkurā laikā, kad mums būs tas nepieciešams. Jā, tāds nāk papildinājums jauno gaismas spēkiem, un tas ir uzstādījums arī šim channelingam, lai tas var mums palīdzēt jebkurā laikā, kad mums tas ir nepieciešams. Viens variants ir atceroties, vēlreiz savienojoties ar enerģijām un vienkārši esot to plūsmā. Jo ir dienas, kad mums nav vajadzīgs tik daudz un jodīgas enerģijas, bet iespējams, kad ir kaut kādi procesi mūsu dzīvē notiekās, kad mums šīs enerģijas ir nepieciešams. Jā, nu labi, ieslēgu kanālā, lai nāk vēl skaidrāka informācijas plosma. Un es esmu savā sirdī, savā sirds telpā. Un es esmu atvērta gaismas, enerģijas plūsmai, savam augstākajam es. Es esmu atvērta zemē, zemes cikliem. Esmu atvērta sevis piedzīvošanai. Esmu atvērta dzīvei, būšanai. Esmu savā ķermenī un savā garā. Esmu savienota ar savu dvēseles ģimeni, savu augstāko es, saviem skolotājiem, saviem palīgiem, gaismas būtnēm. Es aicinu šeit un tagad savienoties ar savu augstāko es un būt kā gaismas kanālam, kas caurstrāvo debesis un zemi, kā piloni no zemes līdz debesīm. Mēs veidojam sakrālo lauku ap zemi. Mēs esam dievišķās gaismas. Mēs esam gaisma. Gaisma, kas nāk no visuma centrālās saules, gaismas avota,
un plūst caur mums. Mēs esam šeit ienākuši. Ir pievienojies saules dievs. Mēs esam ienākuši šeit caur sauli, caur šī visuma centrālo sauli. Un caur šo sauli esam savienoti ar savām dvēseles ģimenēm, savām māju planētām. Un esam nākuši šeit, lai radītu šo zemi par savām mājām. Tikai mūsu gaisma, mūsu patiesā gaisma, to var radīt par mūsu mājām. Šeit skaidri zilas debesis, spoža saule, putnu dziesmas, ūdeņi un ezeri, pļavas un zeme, auglīga zeme, mūsu mājas zeme, mūsu mājas zeme. Es gaisma nākusi šeit pieredzēt sevi. Es gaisma radu šo zemi par savām mājām. Es gaisma esmu. Es dziedu putnu dziesmas. Es auļoju ziedošās pļavās. Es apzinos sevi kā radītāju savā dzīvē. Es apzinos sevi kā iedzīvotāju šeit uz zemes. Es esmu. Un man šobrīd rāda tādu meiteni, kas ir ziedošā pļavā, tāda līgo pļava, tāda riktīga, baltā kreklā, svārkos, un viņai galvā ir vainags. Viņa skrien pa šo pļavu, un pēkšņi viņa apstājās un lūkojās tālienē. Es, šīs zemes saimniece, es, šīs zemes radītāja, tās manas pļavas, tā mana saule, tā mana būtība. Es pieskaros katrai smilgai, manā pļavā, manā zemē, manās mājās. Es mīlu šo zemi. Es mīlu šo zemi. Es mīlu savas mājas. Tās dod man siltumu. Tās dod man ēdienu. Tās dod man dzīvi. Dzīvi dod man zeme. Zeme dod dzīvi manam
garam, manai esībai. Un es pateicībā noliecos zemes priekšā. Zeme dod man dzīvi. Šis laiks, šis līgo laiks ir par to, lai mēs atcerētos, ka mēs esam gaismas būtnes, kas ienākuši šeit uz zemi. Un zeme ir bagātīga. Zeme ir silta un mīļa. Mēs šeit atceramies to, kas mēs esam. Mēs varam būt ciemiņi šeit uz zemes. Mēs varam būt šīs zemes saimnieki. Mēs varam būt savas dzīves saimnieki. Mēs varam būt savas planētas saimnieki. Mīlēt to un rūpēties par to. Un lai tu spētu būt šīs planētas saimnieks, tev vispirms ir jākļūst par sava ķermeņa saimnieku. Tikai tad, kad tu kļūsi par saimnieku pats sev, tu kļūsi par saimnieku šai planētai. Tu spēsi parūpēties par to. Tu spēsi to mīlēt. No mazākā uz lielāko. No mazākā uz lielāko. Atgūstot sevi, atgūstot savu spēku, atgūstot savu dzīvi. Tu spēj iemīlēt šo planētu. Tu spēj parūpēties par sevi un par citiem. Spēj dot. Atceries šo mīlestību sevī. To brīdi atnāca Tēvs, kad tu nāci šeit uz zemes. Viņš rāda man zemeslodi, un viņš saka, tava sirds bija tik liela, tava mīlestība bija tik liela, un tu teici, es zinu. Es radīšu mīlestību uz zemes. Es redzu. Es redzu. Un tad viņš man atgādina to, ka viņš teica, tavas sirds sašķīdīs 100 000 gabalos, līdz tu atkal to savāksi kopā. Un šeit rāda tos laikus, ko Zeme ir piedzīvojusi, kas nav bijuši skaisti. Un tikai ar mīlestības spēku tu spēsi sevi radīt no jauna.
tikai ar mīlestības spēku, to brīnumu, to, ko jūs saucat par papardes ziedu. Mīlestības spēku, kas dzimst jūsu sirdīs. Nevis kaut kur zemāk. Ar to mīlestības spēku, kas dzimst jūsu sirdīs. Ar to jūs spēsiet sēt mīlestību uz zemes. Kādreiz šim spēkam bija nepieciešami 2 - vīrietis un sieviete. Tagad šīs enerģijas jūsos ir tik tālu attīstījušās, kad jūs varat mīlestību radīt sevī. Jums nav vajadzīgs neviens ārējais faktors, lai mīlestība jūsos būtu. Mīlestība atplaukst, uzzied tevī. Tas ir tas spēks. Tas ir tas spēks, kur jūs meklējat. Tas ir tā jauda, pēc kā jūs tiecaties. Mīlestība ir vislielākā jauda. Tā ir tevī. Tā esi tu. Ļauj tai būt. Ļauj tai būt. Šis portāls atver vārtus. Atver vārtus, lai šī mīlestības plūsma spētu ienākt. Arvien vairāk, arvien jūtamāk. Tāpēc šajā laikā noskaņošanās uz viena viļņa ar dabu spēj atvērt tevī tos vārtus, kas ir nepieciešami, lai varētu notikt šī savienošanās. Vīrišķās un sievišķās plūsmas savienošanās. Tā ir tā jauda tevī, kas spēj kalnus gāzt. Tā ir tā jauda, kas esi tu. Būšana dabā atgriež tevī dabiskumu. Un jo vairāk tu esi starp cilvēkiem, kuri ir pozitīvi noskaņoti, tā kā uzlādēti, man gribās teikt, jo spēcīgāk šī plūsma var notikt. Un mēs joprojām stāvam šajā aplī, kā gaismas piloni, kas caurstāv uz zemi. Tagad tāds sajūta, ka mēs varam sadoties tā kā rokās šo te garīgo apli uztaisīt. Un mūsu centrā ir iedegās tāds ļoti spilgts, man gribās teikt, ka tāds šis te Jāņa, tas papardes zieds. Jūs viņu varat nosaukt par Jāņa papardes ziedu. Un savienoties ar šo papardes ziedu, lai tas ienāk mūsu sirdīs. Tā ir mūsu pašu sakrālā enerģija. Mūsu saule
mūsu dvēseles ģimene, mūsu augstākais es un viss, kas mēs esam. Viss, kas mēs esam. Un šajās dienās ir ļoti svarīgi būt ar cilvēkiem, kurās esam pozitīvi noskaņoti, mazāk lietojam alkoholu. Man saka, citi cilvēki lieto alkoholu šajās dienās tāpēc, ka viņi nemāk atslābināties. Tās ir tā kā mazliet vecās programmas, kas ir iesakņojušās, lai viņi varētu atslābt un šis process varētu notikt, jo savādāk šis process nav varējis notikt ļoti daudzus gadsimtus iepriekš. Tāpēc šī diena ir varbūt mazliet vai vairāk saistīta ar tādu priecāšanos, alkoholu, jo nav bijusi spēja cilvēkiem atslābt un priecāties. Prieks, līksme, dziedāšana ir daudz spēcīgākas enerģijas, lai varētu šis notikt. Bet, ja cilvēks ir grūts un tam līdzīgi, tad varbūt šī alus glāze viņam liek justies priecīgam. Ja? Tāpēc nevajag nosodīt tos cilvēkus, kuri saka, lieto neapzināti. Varbūt tā ir viņa vienīgā iespēja savienoties ar savu spēku un jaudu. Un tad viņam šī savienošanās notiek absolūti neapzināti, bet ir jāsaprot to, ar ko viņš savienojās tajā brīdī, tad, kad šīs vielas ir lietotas pārāk daudz. Ja? Tad kas ir viņa dievs tajā brīdī? Vai viņš savienojās ar savu spēku un jaudu, vai viņš savienojās ar to jaudu, kas ir tajā, var sakot, dzirā, un kas viņu visu nākamo gadu tā kā vadīs vai kam viņš kalpos. Jā, tas ir tās lietas, ko noteikti nevajag, jo mēs pārgājam pie tām lietām, ko noteikti nevajadzētu darīt, ir pārlieku lietot vielas, kuras var tevi kontrolēt. Un ļaut šīm te dabiskajām lietām tevi vadīt. Savienošanās ar dabu, būšana sevī ir tās dabiskās lietas, kuras mēs varam sevī visvairāk aktivizēt un būt tajās. Un šāda līgo dienas tā kā nosvinēšana šajās pozitīvajās enerģijās var palīdzēt mums būt vienkārši apzinātākiem savā dzīvē. Tas, ko es sevi ielaižu, tas esmu es. To es piedzīvoju. Tas ir par to, ko labāk nedarīt. Nu, labāk nedarīt visas lietas, kas tev rada savu veidu atkarību. Jebkādu atkarību. Vai šī ir, ka tu noliec kādu citu, varbūt arī tīri emocionāli, ka tu noliec kādu citu svarīgāku par sevi. Tad tu visu nākamo periodu arī tā kā to izdzīvo. Tā ir tava programma, ko tu tā kā pieprasi, uzstādi. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi būt apzinātiem, būt par sevi, būt par savu dzīvi. Tu savā veidā nodod šo informāciju savam augstākajam es, kādu nākošo periodu vēlos dzīvot, piedzīvot. Tāpēc esiet uzmanīgi ar šo saules spēcīgo enerģiju, uguns dzirksti. Un arī uguns rituāli ir ļoti spēcīgi šajā laikā. Viņi iedod impulsu nākošajam periodam, tas, ko jūs vēlaties, un ļoti apzināti pieiet šīm lietām. Un man rāda šobrīd arī šo gonga meditāciju, kas notiks šovakar, un arī šeit ir ļoti labs attīrīšanas, sava centra attīrīšanas rituāls, kuru sava es nostiprināšanas veids. Jā,
Es par sevi, es par savu zemi, es par savām mājām, zeme šeit, es par dzīvi, es par visu, ko es vēlos savā dzīvē un savā pilsētā, savā zemē. Es par savas saules, jā, savas saules noteikšana, zem kuras es dzīvošu šo laiku. Jā, rekā, savas saules noteikšana, zem kuras es dzīvošu šo laiku. Nākamo saules gadu. Un tagad jūs varat padomāt par to, kas ir tā jūsu saule savās dzīvēs, kam jūs sekojat, kādas jūsu ticības, kas jūs ietekmē un no kā jūs esat atkarīgi. Un ļaujiet, lai jūsu priekšā galvenā saule, kam jūs sekojat, pirmkārt esat jūs pats. No sirds es pats. No sirds es pats esmu sev saule. Esmu mīlestības plūsmā un ļauju sev būt. Ļauju sev dzīvot, ļauju sev elpot, ļauju sev priecāties. Es esmu. Es mīlu šo dzīvi. Es mīlu šo zemi. Tās man šeit un tagad ir vislabākās mājas, kur būt. Un ar šo gaismoto apziņu es esmu šeit. Un manas saknes piepildās ar zeltītu gaismu, jo es esmu šeit. Mans spēks ir pilnīgi drošs. Mans spēks ir mīlestība. Un es to paužu pret sevi un pret citiem. Un tāpat arī saņem to pretī. Mīlestības akts, zeme un debesis, savienojums, izlīdzinājums. Jauns saules gads ir sācies. Ir tapis. Ir tapis. Mums katram sirdī uzplaukst kāds brīnišķīgs zieds. Mūsu saules zieds. Rūpes par to, saudzīgums pret to, .
padara to ar vien stiprāku, smaržīgāku un skaistāku. Ļauj tam ziedēt, ļauj tam būt, ļauj tam smaržot, ļauj tam priecēt. Vienkārši esi. Pateicībā, pateicībā, pateicībā. Un sajūtam savu savienojumu debesīm un zemi. Un atgriežamies arvien vairāk sevī, kā šī meitene pļavā ar vainagu un ar abām kājām uz zemes. Es esmu šeit un tagad. Un tā ir visskaistākā vieta, kur man būt. Mana dzīve, mana planēta, mana. Visi cilvēki, kas ir ap mani. Mēs visi esam šīs zemes pasaules planētas saimnieki. Un katram ir šī mīlestības dzirksts. Un katram ir pieeja dzīvē. Pēc augstākā dievišķā plāna ir tapis pateicībā. Paldies gaismas spēkiem, paldies tēvam, paldies saules dievam, paldies visiem jums, kas bija šeit kopā ar manīm. Paldies visiem. Paldies.